atkal nezinu, kā dabūt apjomu. Māte, ko jūs neaugat? Es jums jau teicu, ka mati var dabūt tikai to, ko varu piegādāties. Kā jūs domājat, ar mūsu zemo ferritīnu D vitamīnu kaut kas var izaugt? Nu, vēl ir tāds sīkums, kā pazemināti vairogdziedzera hormoni. Jā, nav patoloģiski vēl. Galu galā es te kompensēju visu jūsu problēmas, bet man pienāktos vairāk joda un selēna. Kamēr es nedabūšu visu, ko man vajag pilnībā, mati līdz galam neaugs. Jā, pareizi. Kalcijs. Dzirdēju, ka palīdz matiem un nagiem un lēdz. Kurš te ir saimnieks? Jā, tas būtu es. Tieši tā, es esmu saimnieks. Hei, kāpēc parādās cietas zonas? Es tak te nevienu neaiztieku. Man te patīk labs tusiņš. Es dzirdēju, tur asinsvadiem un sieniņam tāds tusiņš ir jāiet. Asinsvadi, ko jūs darat? Mums nevajag aizsērējumus. Un kas tā par trauksmi? Ko nozīmē es daru? Tu redzi man rokas? Es neko vispār nevaru izdarīt. Kalciju ne jau es ielūdzu. Tā, ok, es saņemšos. Es esmu slidena un bez iekaisuma. Slidena un bez iekaisuma. Trauksme, mums krītas dzels. Kalcijs visu zog. Kalcija, mums jau tā trūka. Visiem tagad trūkst. Matiem trūkst, man trūkst. Māte, es redzu gaismu. Mati, nemirstiet. Ko mēs varam? Masāžas taisīsim, matu masku augšanai nopirksim, ampulas. Vispār folikuli jau sen mokās. Ja godīgi tā bijis vienmēr. Bija tikai viena vasara 2003. Gadā, kad mums bija laba asinsrites, saule, dzels injekcijas, daudz grilu ar vistu, cūku, dārziņam, vistas, olbaltums, un mēs pat nedzērām. Mēs bijām iemīlējušies, nekādu neirotisku spazmu galvā un plecos. Bija pat galvas masāža, un mātas ne tikai masēja, bet arī... Jā, atceramies. Nu jā, tas taču ir vienkārši. Mums jādabū vairāk dzels, jods, selēns, olbaltums, silīcijas un labāk asinsrite. Un ja mēs vēl to apvienotu ar pareizajiem serumiem skalpam. Serumi. Jā, nolemts. Ejam uz matu pieaudzēšanu.